Ziemā kupenes tik dziļas, ka tu cilvēks nespēj to sniegu tīrīt. No rīta viss aizvilkts kā balta pļava. Kārlis, Silva un Valdis, jo Katrīna uz grūtām kājām, visi kā kurmi ar lāpstām pa priekšu sev mēģināja iztīrīt taku. Kārlis juta, ka krekls pielipis pie muguras. Pēc darba beigšanas ienācis istabā strauji atģērbās un visam tam klāt vēl uzdzēra vēso ūdeni. Klepus jau otrā dienā mocīja tik ļoti, ka ne elpu atvilkt. Silva gatavoja dažādas zāļu tējas, bet nekā. Kad uzlabojumu nebija, nolēma, ka jāvēršas pie daktora, bet slimnieks atmeta roku, ko tur nieka pēc skries pie ārsta, pakāsēs, i būs labi. Nu jau krūtīs tā sīca, ka bail. Lieki teikt, ka strādnieks Kārlis nebija. Visi darbi tagad uz Silvas pleciem. Protams, piepalīdzēja Raimonds, cik nu tā kāja ļāva, Valdis, bet kaut kā visu kā ar gariem zobiem. Bet Katrīna, lai nu dzīvojas pa istabu, jo ar palielo vēdru strādāšana nesanāks. Silva vairs nespēja noskatīties, kā vīrs tver pēc gaisa, kā izsviesta zivs krastā. Tāpēc jau otrā dienā pie gultas sirdzēju apskatīja ārsts. Secinājums – ielaists plaušu karsonis, bez liekām runām, uz slimnīcu, kamēr nav par vēlu. Mājas solis, kūds darbi, vīra apmeklējums slimnīcā. Silvas dienas bija sadalītas pa posmiem. Kārlim jau labāk bija, bet ārsts skaidri un gaiši lika saprast, ka slimība ir ielaista un ar šīm zālēm vesels nekļūs. Pilsētā esot labākas un stiprākas, bet tādas padārgas, lai maksā cik maksādams, bet galvenais, ka vīrs būs vesels. Pēc nepilna mēneša no ratiem izkāpa novārdzis vīrietis. Likās, ka pat zirgs tā vairāk ieskatās, lai atpazītu viņu. Kārlis beidzot tika atvests mājās, vēl pavisam vārgs, bet dakteris atļāva, ja ievēros visus norādījumus, ārstēties var mājās. Apguldījusi vīru gultā, sabužinājusi spilvenus, Silva viņu mīļi apskāva, liekot saprast, ka ļoti gaidīja pārbraucam. Uz plīts katliņā gaidīja burkānu sautējums, kurš tik ļoti garšo Kārlim. Nākamajā dienā, sievas atbalstīts, Kārlis ļoti vēlējās apskatīt savas brūnaļas, it sevišķi tās jaunās. Uz ienācēju raudzījās daudzie brūni acu pāri, lēni gremojot sienu. Viss liecināja, ka piena devējas jūtas labi un ir apkoptas. Spēks kaut kur bija nolīdis laikam zem tām sniega kupenām, ka nelūdzams nenāca pie Kārļa atpakaļ. Tāpēc daļu saimniecības darbu, pienākumu un teikšanu atdeva Valdim, jo Silva ar visu viena netiks galā. Tak jau līdz pavasarim pats būs uz kājām un viss ieies vecajā ritmā. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.